Labdien! Mēs sākam mūsu pirmo sarunu. Šodienas garajās diskusijās mums ir iecerēti vairāki bloki, un mēs runāsim par uzņēmējiem un uzņēmējdarbību Mārupē. Par to runāsim ar konkrētiem cilvēkiem, kas ir devuši savu pienesumu šo gadu laikā. Un pirmais bloks, kas mums ilgs precīzi 30 minūtes, ir ar tiem uzņēmējiem, kurus, kā lai pasaka, man te bija pierakstīts senie uzņēmēji. Vēl var lietot vārdu vecie, bet šis ir drīzāk domāts nevis par pašu uzņēmēju, kā cilvēka vecumu, bet par to, cik ilgi viņi ir strādājuši šeit Mārupas novadā un attīstījuši savu uzņēmējdarbību. Un stādīšu jums priekšā divus senos uzņēmējus. Man blakus sēž Bruno Lielkāja, zemnieku saimniecības Zālītes dibinātājs, un man ir rakstīts, ka šis uzņēmums ir dibināts 95. gada 24. martā. Pareizi? Un droši vien, ja tev tāda rakstīts, tad tā arī jābūt. Jā, un mazliet tālāk no manis sēž Pēteris Pikše, kurš ir zemnieku saimniecības Purkalni izveidotājs, un man stāv rakstīts, ka viņu uzņēmums ir dibināts 93. gada 18. februārī. Tas man liekas uzreiz pēc puča, Padomju Savienības. Jā, tam es piekrītu, pēc tāda aktīva darbība, es sāku 96. gadā. Jā, bet kas tad ir šī uzņēmējdarbība, kas raksturo abus šos kungus, ko viņi darījuši, un lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, tad mēs varētu teikt par agrāro biznesu, par lauksaimniecības biznesu, bet principā šodien tas, ko mēs redzam, Bruno saimniecība ir tepatās pretī Mārupas Rimī lauks, un viņš ir pazīstams ar to, ka viņš pārsvarā ir tāds ļoti dzeltenu ogu, zināmā gada laikā dzeltenu ogu piesātināts. Respektīvi, kā es viņu saucu, šie ir Latvijas dārgākie ķirbji, jo tikai pašā Mārupas centrā milzīgā platībā audzē ķirbis var cilvēki, kuri tiešām mīl savu darbu. Un par to arī droši vien mums Bruno pats pastāstīs. Savukārt Pēteris ir kļuvis par tādu, tā sakot, ziedu baronu. Pie Pētera ikdienā, pie Pētera mājām, pie viņa saimniecības, kur tiek audzēti dažādi sīpolpuķu ziedi, pareizi es saku, ja? Visa veida ziedi tagad jau, stāv mašīna rindas, un tur nāk uzpircēji, pārpircēji, cilvēki, kas vienkārši mīl ziedus un skaistums, un tāds notiek katru mīļdienu. Mēs nezinām, kad Pēters īsti atpūšās, bet vismaz priekš manis tā iespēja vienmēr pastāv. Ja man vajag puķus, un es nezinu, kur dabūt, es zvanu Pēterim. Tā kā kungi, Pēteris Pikše, Bruno Lielkāja, sāksim mūsu sarunu tādu retorisku jautājumu. Es jau nosaucu 2 gadus, 93. 95. Kāda Mārupa bija toreiz? Sāksim ar Bruno. Ja tā globāli atcerās, tad tā lauksaimniecība jau Mārupē ir kopš novads vai pagasts 100 gadu atpakaļ, vai ne? Tad, kad Tas Mārupē noteikti sākās tanī brīdī, varbūt pat vēl iepriekš, bet, teiksim, mums tieši mans vecvectēvs no Rautenfelda nopirka zemes gabalu barona, un tad sāka kaut ko šeit darīt. Tā lauksaimniecība, protams, līdz karam, pēc kara kolhozs, vecā māte kolhozā, un tad, kad nāca šis mūsu brīvās laiks, tad šos īpašumus varēja atgūt, un kaut kas jau ar to ir jādara. Un pats arī vēl paspēja kolhozā pastrādāt, paskatīties, saprast, kā tas notiek, kā to dara, un tad arī saprast, vai es to varu, vai es to gribu, kaut kādas iemaņas, tehniskā ziņā, agronomiskā ziņā, nošpigot, noskatīties, un tad, kad tu nonāc pie tā sava lauka, kurš tev ir jāapstrādā, tad ir tas iesākums tāds, ka tu galīgi ar pilnīgi nulli neesi, atnācis no pilsētas 9. stāva, un tagad es kaut ko audzēšu, kaut kādas iemaņas jau bija. Un, protams, kad, ja tu gribi realizēt, nevis vienkārši vest uz tirgu, kā to darīja, bet mēs jau arī sākām realizēt šos dārzeņus, teiksim, vairākām arī valsts iestādēm. Bija līguma ar slimnīcām, dažām skolām, bērndārziem, un līdz ar to tev ir nepieciešams uzņēmumu reģistrēt,
Un tāpēc tā reģistrācija tika veikta, un līdz ar to, ja tev ir reģistrācija, tad tev ir uzreiz automātiski ir pavadzīmes, līdz ar to ir kaut kādas pārtikas kontrole pašam jāveic, un ja tu gribi attīstīties, nu, tanī brīdī, lai varētu, teiksim, kā saka, realizēt produkciju, arī pašvaldību un valsts iestādēs bija vajadzīga šī reģistrācija. Jā, Bruno atbildēja uz manu otro jautājumu, bet es tāpēc prasīšu tagad Pēterim to pirmo. Kāda bija tā uzņēmējdarbības vide? Es nezinu, 90. gadu sākums, tā kā Bruno jau izstāstīja dažādi noteikumi, viņi arī tagad ir, bet varbūt toreiz viņi bija mazliet savādāk. Bet kā jūs atceraties abi divu Mārupi kā vietu, mēs tagad sāksim te kaut ko darīt? Pēter. Bija ļoti interesants laiks, jo vecie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki atguva zemi, un viņiem jau nebija ne traktori, nekas, ne tehnika, ne iespējas apstrādāt, un tad pamatā visus tos atgūtos laukus, vai nu kāds viņi pārdeva īpašnieki vai tie mantinieki, vai arī apstrādāja sabiedrība Mārupe. Bet bijusi Mārupes novada domas priekšsēdētāja Milda Vilka, kas tagad jau ir aizsaulē, viņa bija ļoti gudra, viņa nodibināja to saucamo lauksaimniecības biedrību. Un šeit tai biedrībā sapulcināja visus tos zemes mantiniekus un īpašniekus, un kopā mēģinājām šos jautājumus risināt un kooperēties šai zemes apstrādē, un turpat finansiāli palīdzību dabujām, ne tā kā aizdevuma veidā dabujām, un mēs ar Bruno bijām šai biedrībā, un, vārds sakot, bijām tie, kas negribēja savus zemes, mantotās zemes pārdot, gribējām saimniekot uz šīs zemes. Un tad vēlāk Milda Vilka izvēlējās mani par biedrības turpinātāju, biedrības vadītāju, un tad es daudzus gadus arī vadīju šo biedrību, un tas palīdzēja saglabāt šīs lauksaimniecības zemes auglīgas un neapbūvētas. Tu minēji, Pēteri, tā sakot, pašvaldības lomu šeit, kas, tā sakot, vēlējās veicināt, bet kas bija par tiem apstākļiem? Tu minēji, ka šeit viss tā kā lielākā daļa piederēja bijušajam kolhozam, ja? Tad tas, laikam, saucās sabiedrība Mārupe tanī brīdī, ja? Un tad sanāk, ka viņi paši nebija gatavi saimniekot tālāk kā kolhoza laikos, tā sakot, varbūt citām metodēm, bet, ka vajadzēja meklēt tādus iniciatīvas bagātus un uzņēmīgus cilvēkus, kas pārņemtu, tā sakot, vecās kolhoza zemes, ja tā var teikt. Viņi jau bija ar mieru apsaimniekot un gūt peļņu no šīs zemes izmantošanas, un vēl jau vairāk vadošie darbinieki izmantoja cilvēku nezināšanu, cik vērtīgi pierīgā zeme, un atpirkt no daudziem pa lētu naudu šo zemi, un tāpēc arī tā biedrība bija tāds pretnostatījums zināmā mērā. Jā, es gribētu pateikt arī to, ka arī pašvaldība tanī brīdī šī Mārupes lauksaimniecības biedrībā arī bija kā biedrs. Un pašvaldība līdz ar to arī atbalstīja gan morāli visas šās lietas un, teiksim, sakārtošanas, kā arī atbalstīja tanī brīdī mūsu iesācējs, atbalstīja finansiāli, tanī brīdī likumdošana to ļāva, un pašvaldība mums deva aizdevumus. Mēs varējām dabūt aizdevumus, ko mēs aizņēmāmies apgrozāmajiem līdzekļiem, iegādēji, sēklai, degvielai, vēl kaut kam. Un tad līdz Ziemassvētkiem vai līdz jaunam gadam, es tagad neatceros precīzi, mums bija jādod šī summa, līdz gada beigām bija jādod. Jā. Tas bija tāds ļoti pozitīvs sadarbība ar pašvaldību. Tad sanāk, ka pašvaldība tā kā banka strādāja toreiz, ja? Un ja banka nebūtu, tā sakot, jums devusi, ko jūs darītu, jūs būtu to tomēr palaiduši, tā sakot, šo savu rūpalu? Es domāju, ka jā, mēs varbūt kaut kā tā kā pašpalīdzības kasi būtu veidojuši, bet viņi tiešām bija jau tā, ka sākumā viņi vienkārši aizdeva biedrībai šo naudu, un gadu beigās bija jādod, un jāsaka atklāt, visi bija ļoti godīgi, un gadu beigās atdod. Par šiem daudziem gadiem bija viens gadījums, kad viena nevarēja atdot šos līdzekļus. Bet pēc tam viņi, protams, atdeva viņus. Un tad uznāca valsts kontrole un secināja, ka tā nevar darīt. Un tad Mārupes jau nākošais vadītājs Mārupes nodomas priekšsēdētājs Mārtiņš Borjārs izdomāja tādu gadījumu, kad viņi iestājās biedrībā ar šo
10 000 latu biedrības naudu, kur, protams, mēs varējām izmantot, bet arī katru gadu atdevām, lai mobilizētu. Bet šodien droši vien tas nebūtu iespējams, vai ne? Osīša kungs jums naudu neaizdos ķirbiem un puķiem, ne? Izcieņu Osīša kungam, es tiešām negribu viņu vēl tā atbildēt. Jā, to mēs viņam pavaicāsim vēlāk, vai viņš ir gatavs aizdot, cik jums vajadzētu naudu. Ja tā godīgi saka, tad mans tāds viedoklis, kad, ja tu esi sācis tajos, uzreiz pēc 90. zemes atgūšanas, un ja tu 30 gados neesi attīstījies tik tālu, ka tev ir pašpietiekamība, vai ka tu vari droši aiziet uz banku, tad jau droši vien kaut kas ar to biznesu nav kārtībā. Tā kā, tas mans tāds viedoklis. Jā, labi, kungi, tagad pavisam īsais, tagad jums reklāmas laukums. Ko jūs darat? Es tā kā pateicu, bet tas esmu es. Droši vien jūs paši varat pastāstīt, cik puķis tu, Pēter, izaudzēji katru dienu? Kur lietas viņš pats galvenais? Uzskaitīt to, cik puķis izaudzējam nevaru, tāpat pat precīzi nevar nosaukt, cik puķu kultūras mēs audzējam. Mēs tiešām audzējam lielos apmēros, patreiz 2 hektāros un visu laiku paplašinamies. Jo tās dzīves situācija tāda, kad ir jāpaplašinās, ja tu gribi konkurēt ar Holandas vairumtirdzniecības bāzēm, ar Holandas ievestajiem ziediem, kas pārdodās vairumtirdzniecības bāzēs. Un, lai tev nebūtu jābrauk ar savu puķi apkārt pa tirgiem vai veikaliem, tad ir jābūt lielam sortimentam un lielam apjomam. To mēs tagad nodrošinām. Vēl mums ir iespēja pasūtīt pie mums ne tikai nopirkt ziedus, bet arī iegādāties pasūtītos ziedu pušķus, jau gatavus pasūtītus. Tur saskaņo ar floristi to krāsu un apjomu. Kāzām un bērēm, ja? Un dzimšanas dienām un visādām svinībām. Jā. Bērēm tagad maz pasūt, jo krematorijā vairs puķis īpaši neizmanto. Tas sit pa tev biznesu mazliet, ne? Nē. Mums ir ļoti. Mums ir gan visādi kāzu pasākumu rīkotāji, kāzu rīkotāji, lielie pasūtījumi un lielos apjoms Rīgas doma, piemēram, un tāds liels apjoms var nodrošināt, pasūtījums var nodrošināt liels ražotājs, un mēs tagad tādi esam. Prieks dzirdēt, Bruno, tad viena lieta, mēs te nekad neesam īsti sapratuši Mārupas uzņēmēju biedrībā, tagad tu neesi klāt, mēs aprunājam tevi, mēs domājam, tiešām ķirbi pašā Mārupas centrā. Es pat teiktu, būtu izdevīgāk sarunāt ar augstprieguma tīkliem, lai iebāž tos vadus zem zemes un uzbliest vienu ciematu. Tu vispār nekad, ne tu, ne tavi bērni, vairs nekad strādāt nevajadzētu. Tagad tie ķirbi smagi, kur tu viņus liec? Ja iet runa par to vadu ierakšanu zemē, tad to jau neviens populists, deputāts vai topošais deputāts vai deputāta kandidāts Mārupas novadā ir skaļi izteicis. Bet līdz šim vēl neviens līdz tā rakšanai nav ticis, jo tas tiešām ir ļoti dārgi. Bet viena lieta, tie īpašumi, 3 no šiem laukiem, ko es apstrādāju, tā arī ir. Viņi ir zem šīm augstsprieguma līnijām, kuras cilvēki var pārdot kaut kādus nodalītos zemes gabalus. Vēl 2 zemes gabali ir apstrādāti, vienkārši cilvēkam ir pietiekoši laba finansiālā situācija, un viņam nav ne mazākās vēlmes pārdot šo zemi, apbūvēt, kaut ko darīt, jo viņam nav tas vajadzīgs. Un tāpēc, lai neaizaugtu, vai šobrīd ir tā lieta, kad arī zemes nodoklis, kā mēs zinām, ja ir lauksaimniecības izmantojamā zeme un viņa netiek izmantot lauksaimniecībā, tā tad ir dubultais zemes nodoklis. Un, lai cilvēkiem nebūtu šis dubultais zemes nodoklis, tā tad viņi ir ar mieru, ka es tos laukus apstrādāju, un tādā veidā, nomaksāja zemes nodokli un arī pašvaldība par nepļaušanu, neliek nekādas sodas, un tāda mums ir tā sadarbība. Par to realizāciju, kā jau arī mēs pirms tam minējām, un mēs, Mārupas uzņēmēji arī, kā saka, biedrība, viss ir kopā, ja? Jo tu esi kopā, jo tev ir lielāks spēks, arī pirms tam lauksaimniecības biedrībā, tev ir lielāks iespējas attīstīties.
Tāpat arī mūsu saimniecība ir kooperatīva Baltijas dārzeņi biedrs, un principā realizācija notiek gandrīz visa 99% caur kooperatīvu. Līdz ar to man tas galvenais uzdevums ir izaudzēt, sagatavot un nogādāt līdz lielajai bāzei, kur tālāk jau tie ķirbi dodās vai tepat Latvijā. Kaut kas ir Maksim, kaut kas Rimī, kaut kas citos veikalos, tāpat Horekās, kaut kas aiziet uz Lietuvu, Igauniju, iespējams arī vēl tālāk. Principā Bruno man atbildēja uz visiem ar nākamajiem jautājumiem. Tagad mēs arī biedrībā vairs nesačukstēsimies. Mēs zinām, ka tur ir arī zināms ekonomiskais pamatojums, lai nebūtu jāmaksā dubultais zemes nodoklis. Un nav arī vajadzības, es saprotu, pēc tādas kaut kādas ļoti lielas ekonomiskas izrāvienu. Tāpēc man gribētos teikt, ka šis ir tāds, jūs abi divi esat tādi savā ziņā Mārupas patrioti kā uzņēmēji, vai ne? Arī man liekas, ka Pēterim būtu vēl vieglāk notirgot to zemes gabalu un sabūvēt. Pēterim nav līnijas augstsprieguma, vai ne? Jā, tāpēc es arī tā domāju, vai ne? Bet labi, kungi, man ļoti patiktos jums runāties vēl ilgi un dikti, vai ne? Bet mums ir tikai pusstunda, un pusstundā es mēģinu izvilkt, tā kā sakat, kaut ko mazliet par jūsu uzņēmēju darbību, par to, kā tas sākās, kā jūs jūtaties šodien. Jūs jau man izstāstījāt, man droši vien jāpajautā vēl tādas lietas, kas skar varbūt mazliet jūs pašus un cilvēks, ir ceļš lauksaimniecībā, labi, sauksim šo vienkārši zemkopības ministriju, tad man būtu jāsaka, jūs esat zemkopi, vai ne, pēc administratīvās sistēmas, bet, ja cilvēks strādā šī nozarē, un mēs zinām, tur ir cilvēki, kas Latvijā un ne tikai apkop laukus ar kombainiem un nodod labību un tā, ļoti tāds sezonāls darbs, bet man liekas, ka tā kā viņš ir, te viņš ir, vai ne? Es brīnos, kā jūs varējāt izrauties. Ķirbi vēl nav ienākušies, laikam, ja? Ir pirmie šonedēļ aizbrauc. Jā. Bet zinu, ka Pēters noteikti dosies atpakaļ uz savu saimniecību un turpinās tā sakot strādāt. Bet vai jums paliek laika arī kaut kādiem, saviem hobijiem? Es zinu, ka Pēters pirms neilga laika bija liels ceļotājs, tu esi bijis Antarktīdā, pat kā tur riteni Antarktīdā? Diemžēl es neesmu bijis Antarktīdā, bet Jaunzēlandē un Aļaskā visur citur. Pat vien ir. Protams, tagad, kad esam paplašinājušies laika, sev vairāk neatliek sezonā, jāstrādājam tiešām 24/7, toties ziemā drusciņi varam paceļot un atpūsties. Bet runājot par to elektrolīniju, tās ierakšanu mēs jau pasūtījām tām 5 miljonu maksāja, tas bija 10 gadus atpakaļ. Mēs te ceļiem varētu lētāk. Tur tagad inflācija droši vien pieaugusi un droši vien 10 miljonu maksātu. Tagad tādas līnijas ierakšana. Labi, kur tu dosies šoziem? Es vēl nezinu, kur šoziem. Pagājušajā ziemā es biju Zanzibāras salā. Kā es tur gribētu nokļūt kaut vai tagad lietainajā Latvijas vasarā. Bruno, to, ko mēs zinām, pavisam noteikti tu esi dejotājs, tā kā pilnīgi no A līdz Z. Bet vēl tev ir tādas dzelzceļa entuziasma pazīmes. Kas tev iet to dzelzceļu? Tā ir taisnība vispār? Ir taisnība, jā. Kā saka, esmu piedalījies 2 grāmatu tapšanā un tieši Latvijā, kā saka, kā viņi te smējās, Latvijas dzelzceļa privātu vēsturnieks, iesmīna. Ir tāds kaut kāds hobijs, katram kaut kas ir jādara. Tanī brīdī, kad tev ir vairāk laika, tieši tā kā Pēters saka, kad tā zeme ir sasalusi, tad jau tu vairs ar to lauksaimniecību neko nevar darīt, vai ne? Tad tu pārdod to, kas tev ir. Nav ko darīt pēc tam. Jā, tad tu plāno nākošo gadu, skaties, kā tev ir izdevies. Jā, katram jau ir kaut kāds, ja tu esi uzņēmējs, tad tu tāpat nevar mierā nosēdēt. Tagad, nezinu, decembra vidū, piemēram, pēc, ja es esmu visu pārdevis, es nevaru nosēdēt mierā. Man kaut ko vajag, kaut kādas aktivitātes. Ej, dejo, ar dejošanu 2 reizes nedēļā laikam ir pa mācu. Biežāk? Biežāk, tad pašam. Jā, kaut kādi dažādi citādi hobiji, jā, protams, patīk arī ceļot, bet to hobiju jau nekad nevar būt pa daudz, man liekas, tādā ziņā.
kā mēs te runājot, konstatējam, nu tā kā laika diezgan skarbi, 24/7, es te dzirdēju tā, bet, nu jā, tu sezonalitāte pastāv. Mēs tā pamazām tuvojamies tādā izskaņai, nu, zemkopji un laukopji un kultūra audzētāji tāda spēcīga tauta, un to var redzēt arī pēc tā, kā jūs izskatāties ļoti labi. Kas ir, bet es pajautāšu Bruno, Bruno Javovičs, tavs tēvs, jā? Jā, tieši tā. Stāv rakstīts, es vēl nebiju dzimis toreiz, ja Pēters laikam bija dzimis, ka 63. gada 5. decembrī viņš uzkāpa augšā tādā tornī, kur tramvajs griežās kādreiz 11. laikam un uzvilka Latvijas karogu. Un tas ir tāds ļoti liels simbolisks notikums tos laikos, pēc tam 7 gadi Mordovijā, pēc maniem aprēķiniem sanāk, tu piedzimi tur. Nu, nē, es piedzimu šeit, Latvijā, tieši precīzi, kurā brīdī un kā viņš šeit atbrauc un kurā momentā, to es tā precīzi nevarēšu pateikt, bet izsūtījumā viņš bija viens, jo uz to brīdi ar manu māti viņš vēl nebija, kā saka, tanī laikā precējies. Viņa nebūtu ļāvus kāpt tanī turnī. Nu, iespējams, jā, nu, un ja ir šī iespēja, tagad arī gribu, teiksim, pateikt, ka šobrīd sadarbībā ar okupācijas muzeju notiek ziedojuma vākšana un tāda ziedojuma vākšanas akcija ar nosaukumu Svešo varai spītējot, kur mēs vācam līdzekļus, lai šobrīd sakārtotu šo vietu, kur tas radiotornis atradās, jo šobrīd tā vieta nav pievilcīga ne turistiem, ne jebkuram, kas iet garām. Un šī vietā veidotu tādu pieminekli vai piemiņas vietu visiem pretošanās kustības dalībniekiem, nemilitāri, ja, kas ir bijis. Jo tie karoga stāsti, kā manam tēvam, tas jau nav viens karoga stāsts, ir, zinām, aprakstīti vismaz 30, kas ir fiksēti, ja, un kur nu vēl nefiksētie, kur kāds ar kaut ko atpirkās un netika sodīts. Ja. Nu, tāds ir tas mērķis, radīt šeit tādu piemiņas vietu visiem tiem cilvēkiem. Nu, lieliski, šobrīd tur, man liekas, ir kaut kāda kafēnīca, bet es tev varu tikai piekrist, kad viņi prasītos pēc iekārtošanas, un arī šis notikums, kas droši vien, un kāpēc es viņu pieminu, es domāju, ka šis te spīts un pastāvēšana par savām vērtībām un interesēm pat draudīgos apstākļos tomēr ir kaut kā, droši vien, tu esi mantojis to, tāpēc te ķirbi Mārupas centrā droši vien aug. Nu, nezinu, vai ar to tā var salīdzināt, bet, nu, iespējams, jā, kaut kāda spītība, kaut kāda cenšanās panākt savu, un ja man liekas, ka tas ir pareizi, tad to novest līdz galam, jā, iespējams, tā ir, jā. Paldies tev. Vēl pāris vārdu, tā sakot, par Pēteri. Vai jūs zinājāt, ka viņš ir zinātņu doktors? Kurš var pateikt, kādā zinātnē viņš ir doktors? Ja es nemaldos, bija kaut kas ar fiziku, matemātiku, ja? Kaut kas tādā virzienā, pareizi? Nu, tieši tā, inženieru zinātņu doktors. Diemžēl Padomju Savienībai sabrūgot tā moderno kompozītu datu bāzi vairs nevienam nebija vajadzīga Latvijā. Bija vai nu jābrauc uz Krieviju vai uz Ameriku. Jā, un droši vien šīs zināšanas, kas, protams, aizstāvēt disertāciju prasa tādu arī, tā sakot, gribas spēku, sauksim to tā vienā maigā vārdā, vai ne? Un droši vien arī iziešana cauri šim procesam, vēl pēc tam saprotot, ka kompozīta materiāli tā kā, es domāju, ka tagad tur cita perspektīva, bet toreiz es saprotu, ka laikam, kad nebija, ja, tas viss šis process ir devis tev arī to, tā sakot, gribas spēku un spītu cīnīties ar, tā sakot, laika apstākļiem un šo 24/7 režīmu. Pavisam pēdējais jautājums. Mēs te televīzorā bija tāds raidījums TV Panorāma un saka, ka esot baigi sliktā vasara. Es zinu, ka cilvēkiem, kas strādā lauksaimniecībā, zemkopībā, piedodiet, es jūs joprojām bāžu tādā grozā, viss vienā, ne? Ir divas problēmas, vai nu pa sausu, vai nu pa slapju, vai nu pa siltu, nu, respektīvi, teiksim, tā ir viss slikti vienmēr, ja? Jūs pieteicāties kaut kādām kompensācijām zemkopības ministrijā?
Nu, protams, ka nē, bet vispār nopietnam ražotājiem vai zemniekam ir tas viss jāprognozē, un viņam ir sausā laikā jānodrošina aplaistīšana, un mitrā laikā jānodrošina attiecīgi ūdens notecis, un tas vienkārši ir jādara. Un mēs to darām. Nu, mūsu saimniecība arī neesam pieteikušies, kad man prasa, kā tev iet, nu kā tev šogad sokās. Tad es saku, man ir jātur muti ciet, jo es redzu, kā iet citiem Latgalē, Vidzemē, gan graudu audzētājiem, gan kartupeļu audzētājiem ar šiem šausmīgiem ražas zudumiem. Tad mēs kaut kā te Mārupē esam izsprukuši bez ārprātīgiem plūdiem, bez krusām, bez lieliem, nu pagaidām vismaz, jā, bez teiksim, lieliem tādiem negaisiem. Līdz ar to, nu, nevar sūdzēties. Nedrīkst sūdzēties par šī gada ražu. Jā, citas gadus domāt savādāk, bet šogad viss ir labi. Spītīgie, izturīgie mārupieši, kas vairāk kā 30 gadus nodarbojās ar uzņēmējdarbību, sēž smaidīgi, tādi entuziasma pilni, mēs ar jums lepojamies. Pēters Pikše, Zemnieku saimniecības Zālītes, Mārupes lielākais purka. Es citu vakar par šo baidījos, ka es rakstīju, ka es sajaukšu to, ne? Mārupes lielākais puķu audzētājs, un droši vien ne tikai Mārupes, konkurents holandiešiem, un Bruno Lielkāja, Zemnieku saimniecības Zālītes, Mārupes Latvijas dārgākā ķirbju plantācijas īpašnieks vadītājs. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties. Teikšu paldies kungiem, lai jums viss joprojām turpinās tā kā pirms tiem 30+ gadiem. Paldies! Paldies, veiksmi, veselību visiem! Paldies!